Tātad ar numeroloģiju ir tā, kad vienīgais, kas šajā te vidē uz zemes kaut kam var piešķirt vērtību, ir cilvēka apziņa. Cilvēki ir trenēti uz to, lai viņi neticētu sev. Visa plebeja masa, tā skaitā es, tā skaitā tu, mēs esam programmēti neticēt sev. Bet mums ir ticība. Vienkārši atšķirās to, ka mēs sākam to ticību atdot kaut kur projām. Mēs sākam ticēt astroloģijai, taroloģijai, numeroloģijai, dziedniekiem un visādām interesantām lietām. Mēs sākam šo ticību atdot ārpus sevis. Vienīgais, kas var piešķirt vērtību, ja, ir tikai un vienīgi cilvēks. Tikai cilvēks. Cilvēks var piesaistīt notikumus, cilvēks var radīt apstākļus, cilvēks var uzradīt pilnīgi visu, un tāpēc bieži esi dzirdējis, ka cilvēks ir radītājs. Tā tas arī ir. Cilvēks vai radītājs. Piemēram, ir izveidots eksperiments ar ūdeni, kad ūdens ir saliets burciņās, un pret katru to ūdeni cilvēks ir raidījis dažādas attieksmes. Vienai ūdens burciņai dusmas, otrai prieku, trešai nožēlu, ceturtajam žēlošana, piektajam tur bailes un tā tālāk un tā joprojām. Zem superīgā mikroskopa katra tā šūniņa atšķirās, kur ir mīlestība, prieks un vispārējais. Tur ir kā sniegpārsliņa tā šūna. Tur, kur ir kaut kas negatīvs, tur ir ļoti viņa nesmuka, visāda iztraipīta tā šūna. Tas nozīmē to, ka mēs ar savu domu un omu piešķiram kaut kam kaut kādu konkrētu vērtību, ja? Un ja, piemēram, es būtu ticējis numeroloģijai vai astroloģijai, tad es ar savu sievu, Kristīnu, mēs būtu izšķīrušies, jo mums pateica, kad jūs vispār neesat piemēroti viens otram. Un mēs iedziļinājāmies tajā tēmā, un izrādās, ka to vienkārši tie cilvēki, kas tic numeroloģijai, vai kas tic astroloģijai, vai kas tic taroloģijai, vai kaut kas cits, ir cilvēki, kuri grib ieprogrammēt tevī, izmantojot šos mehānismus, kaut kādas savas konkrētās pārliecības. Tur nav nekāds sakars. Tiklīdz tu iekrīti šajā te viņu pārliecību tajā slazdā, viņi tevi noķer un tu tam notici. Un tiklīdz tu notici, tas sāk strādāt tā, kā viņiem tas ir vajadzīgs. Būtībā viņi nodarbojās ar hipnozi, tādā veidā pārliecinot tevi par kaut kādu vienu vai otru viedokli. Man pirms tevīm bija sieviete, kura ir 10 gadus atpakaļ bijusi pie astroloģija, kurai pateica, ka ar tavu vīru nebūs bērni. Nebūs bērni. Viņa ieprogrammēja viņu uz to, un viņiem tiešām arī nebija bērni, un tiešām viņi izšķīrās. Un viņa tikai tagad to terapijas laikā saprasta, ka viņa pati to ieprogrammēja sevi. Vienkārši bija cilvēks, kas viņai ieprogrammēja to visu. Vienīgais, kas nosaka vispār, kas būs tavā dzīvē un kā tu dzīvosi, esi tu pati. Tāpēc nav nekāds sakars ar numeroloģiju, astroloģiju, taroloģiju. Vēl vairāk cilvēki, kuri ļoti, ļoti augsti attīstīti, tā tie, kas nesaskarās ar plebeju masu, ja? Viņi vispār neko neizmanto, ne amuletus, neko. Viņi zina, kā tas viss strādā. Tas ir izdomāts, lai šie visi rīki ir izdomāti priekš saucamās plebeju maslas, krieviski saka bidla masa, lai viņiem būtu, kur atdot savu ticību prom. Jo svarīgākais noņemt no sevis ticību. Tiklīdz tu noņem no sevis ticību, tev viņi jāiedod kaut kam, piemēram, skolai, piemēram, valdībai, piemēram, jāsāk ticēt baznīcai, piemēram, jāsāk ticēt ezotērikai, piemēram, jāsāk ticēt dievībām, kaut kam jāsāk ticēt. Galvenais ir sev neticēt. Bet kamēr mēs neticam sev, tikmēr mūsu dzīve jūk un brūk. Attiecības ģimenē nav, attiecības nav, smags darbs un viss šitas te. Viss atkarīgs no tā mērķa, kādēļ.
Pat labi tas var nostrādāt arī pret tevim. Iedomājies, tev astroloģija pateiks, ka tev nākamais vīrietis, tev jāiziet karmiskā cilpa, tev būs šajā dzīvē jāpamocās, un tikai nākamajā dzīvē tu satiksi savu uguns liesmu, un tu tam notici. Un viss, tu esi uzradījusi savu realitāti, kura tev arī reāla būs. Nu, nav tas vispār tas ir viss garām. Es negribu vispār neko dzirdēt vairāk un zināt vispār par tādām lietām, jo, ja godīgi, es tev pateikšu tā, ka es līdz šim brīdim, jā, man ļoti, es teikšu atklāt, kā tas ir, jā. Pie taroloģiem esmu gājusi, jā. Normāli, es taču arī kādreiz esmu gājis, es taču arī esmu kādreiz kļūdījies, un es esmu daudz kļūdījies, bet tāds es esmu, un tāda esi tu, un mums ir prieks to atzīt. Jā, bet es gāju tikai tāpēc, ka, redz, man tā gan dzīves vieta, jā, tie visi tie paši jautājumi, ko mēs te ceļam augšā, gan par attiecībām, tas svarīgākais, vai ne, lai mēs nostabilizētu savu dzīvi tā kā līdzsvarā, teiksim tā, jā. Es gāju, un arī vēl nesen gāju pirms tevīm, jā, varbūt pirms tevīm, es nemāku teikt, varbūt 2 mēneši pirms tevīm vai 3 mēneši, pirms es ievēroju tevi, jā. Bet es arī vēl gāju, lai es sevi, lai labāk justos, lai nebūtu tādu uztraukumu, lai tiešām domātu par nākotni, man tiešām nākotnē viss būs labi, ja, ka viss stabilizēsies. Tāpēc es arī gāju un tā kā meklēju tās visas atbildes, lai arī nomierinātu sevi. Bet viņas tagad ejot pie tevis, ja, un mēs ejam visam tam cauri, es vienkārši jūtos labi, ja, es nejūtu nekādu tādu uztraukumu un daudz arī nedomāju vairāk par to pagātni, ja, kā es runāju pirms tam, ja, pieminēju. Arī uz nākotni, es neteikšu, ka es ļoti daudz tur kaut ko sapņoju, ja, bet jā, es esmu uzrakstījusi, ja, bet tiešām, tas ir tas, ka bet tas ir, ko es gribētu, ja, un tā vienkārši, tas nav tā, ka kaut kas šausmīgi izspiest no tevis ir vai kā, bet, ļoti tā viegli tas viss tā kā, tu domā par nākotni, ja, un tas tā viegli nāk, tās domas, jo nav pagātne vairāk, tur nav vairāk, tur nemaisās iekšā manī nekas tam līdzīgs. Tas man ļoti patīk, ja, tas ir plus, ko es tagad jūtu, ja, man tiešām ir, es jūtos labi, es nejūtu tādu uztraukumu, tas man pats svarīgākais ir šī mirklī, ja, ka man tas tā melnā svītra, kas visu laiku ir nākus un esmu domājis, kā man, bet, tā kā tu reāli teici, ja, tas, kā es gribēšu, tā es arī dzīvošu, ja, es pati to visu daru, ja, pat ar domām un tādā garā, ka tur nevajag to taroloģiju, ja, to astroloģiju, ja, tur tā lieta, ka tu tā kā pats to visu. Mēs paši to visu izdarām, jā, un pie tam mums ir tikai pusterapija, mums ir tikai 4 seansi, iedomājies, kas būs tālāk. Ja, un tas ir viens. Un otrs jautājums, tu iepriekš pirms mūsu satikšanās gāji uz dažādām vietām. Tas iedeva tev risinājumu, atbildes vai sajūtas? Nē. Risinājuma nav, atbildes, kā lai to saku, atbildes jau viņa sniedza, bet... jā, es sapratu. Nav. Jā, tieši tā arī tas strādā, un tieši tāpēc es tik krasi iestājos pret to, kad atgriezt ticību savu pašu, jo mēs tiešām esam radītāji, mēs ar savu domu un omu varam uzradīt visu tas, ko tu redzi, tas ir cilvēku uzradīts ar savu domu, omu, un tas nozīmē to, tu vari uzradīt arī savā dzīvē, tu vari dzīvot nabadzīgi, bet tajā pašā laikā, kad tev tas apniksies, tu arī vari padzīvot bagāti, vai ne? Īstenībā neviens to nevar noteikt, ka tev jādzīvo nabadzīgi vai bagātīgi, vai ne? Protams, lielākā daļa, kas dzīvo trūkumā, viņiem tas nepatiks, viņi pateiks, zini, Sanita, tev jādzīvo tur, kur mēs dzīvojam, tu nedrīksti tā, bet